Krāsaini izgaismots tilts vai mazs kabatas lukturīts, to visu spēj diodes. Kas tās īsti ir un vai ar diodēm iespējams taupīt, par to šajā sižetā. Gaismas diodes ir viena no jaunākajām apgaismojuma tehnoloģijām, kas savu minimālo izmēru un niecīgā enerģijas patēriņa dēļ pakāpeniski sāk iekarot savu vietu tirgū. Atšķirībā no kvēlspuldžes, kur gaismu izstaro sakarsēts kvēldiegs, diode ir mazs, bet daudz efektīvāks kristāliņš, kas spīd tam pievienojot strāvu. Šobrīd gan pasaulē, es teiktu, un gan teiksim, arī Latvijā visvairāk izmanto, teiksim, portatīvajos ierīcēs, portatīvais ierīcēs, to izmanto uz fasādes apgaismojumu, lai būtu kaut kāds wow efekts, teiksim, ka krāsains kaut kas mainās. Tāpat diodes var iemontēt mēbelēs un grīdā vai sastapt arī kabatas lukturīšos un lielos reklāmu video ekrānos. To izmantojums ir ļoti plašs, un šobrīd diodes ir arī nepārspētas enerģijas taupītājs. Tās patērē aptuveni 10 reizes mazāk enerģijas nekā kvēlspuldžes un kalpos vismaz 10 gadus, sola tirgotāji. Šobrīd, piemēram, viesnīcā Revel Hotel Elizabete lielākoties ir halogēnās spuldžes, bet ar laiku tās tiks aizstātas ar gaismas diodēm. Iemesls – iespēja ietaupīt tūkstošiem latu. Mēs, teiksim, viesnīcas inženieriem pareiķinājām, un mēs paskatījāmies, kad ekonomija gada griezumā, teiksim, būtu uz 249 000 kWh. Naudā tas būtu apmēram 14 līdz 15 000 latu. Viena halogēnā spuldze viesnīcas koridorā patērē 35 vatus, bet turpat blakus ievietota diode mazāk nekā 2 vatus. Ietaupījums šeit ir ievērojams, jo tikai viena viesnīcas stāva koridorā vien deg aptuveni 150 spuldzīšu. Ieguldījumi, protams, ir mazliet lielāki, lielāki nekā pērkot parastās spuldžes, bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tas viennozīmīgi atmaksājās. Lai samazinātu elektrības rēķinu, arī bārs Cats nolēma daudzas halogēnās spuldžes aizstāt ar LED diodēm. Investējot šo naudu šajā LED apgaismojumā, cik tad būs tas iegūms no tā visa. Un šim konkrētam bāram tas ir aptuveni 600 lati gadā. Šobrīd esam dzirdējuši tikai vienīgi labus atsauksmes par to, ka šī gaisma ir pietiekoši spilgta, atbilstoši viņa rada šo dinamiku, kas ir ļoti svarīga bāram un bāra dzīvē. Arī Rīgas dzelzceļa tilta apgaismojumu, kas pagājušajā gadā atzīts par vienu no labākajiem gaismas projektiem pasaulē, veido diodes. Pavisam kopā to ir 980, bet elektrības patēriņš tikai 10 kW. Lai arī kopumā tilta izgaismošana izmaksājuši 280 000 latu, tēriņi par diožu patērēto elektrību sastāv aptuveni 75 centīmus stundā. Šobrīd diodes visvairāk tiek izmantotas publisko telpu un objektu apgaismošanā, jo tur daudzo gaismas avotu dēļ ietaupījums uz elektrības patēriņu ir ievērojams. Tāpēc arī diodēs investētie līdzekļi tur atmaksājas ātri. Ar privātiem mājokļiem ir citādi, jo šobrīd viena mazas jaudas diodes lampiņa maksās sākot no 5 latiem. Diodes vispār ir dārgas, tāpēc, ka viņas vēl ražot pietiekami mazajos apjomos. Jā, teiksim, tās mazas diodes, kur mēs redzam mobilājos telefonos un visur, jā, tos ražo diezgan daudz, tas nav dārgs. Bet tas jaudīgas lielas diodes, ko tagad mēģina izmantot gan ofisos, gan mājās, gan uz fasādēm, tas ir pietiekami dārgs, jo tas ir jaunas tehnoloģijas, kas tikai attīstās. Interesanti, ka Salacgrīvā uzstādīti jauni ielas apgaismas stabi, kas izmanto saules un vēja enerģiju, kā arī aprīkoti ar gaismas diodēm. 3 jaunajām lampām nav nepieciešami pazemes kabeļi, un to izmaksas 1400 lati par katru varētu atmaksāties 4 gadu laikā. Jāsacina, ka šobrīd gaismas diožu tehnoloģija vēl tikai attīstās, tāpēc to izmaksas ir lielas. Tomēr tirgotāji prognozē, ka nākotne pieder tieši diodēm. Ja ekonomiskās spuldžes satur dzīvsudrabu, un tāpēc pēc lietošanas tās jānogādā elektroierīču savākšanas punktos, tad ar diodēm ir vienkāršāk. Tās var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet vai tiešām tas būs jādara tikai reizi 10 gados, to rādīs laiks.